Mierīgā naktī naftas tankuģa Enkurs iestrēgst grimstošā krasta apsardzes kuģa Blackthorna sānā. 3 minūšu laikā tiek nogalināti 23 vīri. Ir 1980. gada 28. janvāris 18:04 un ASV krasta apsardzes kuģis Blackthorns iziet no Gulf Tampa sausā doka Tampas līcī. Blackthorns attiet no piestātnes komandiera leitnanta Džordža Siples vadībā. Agrāk tajā pašā dienā apkalpe devās ar kuģi 2 stundu izmēģinājumu braucienā jūrā. Viņiem radās problēmas ar galveno ģeneratoru. Ģenerators tika salabots, un tagad Siples vēlas redzēt, kā kuģis darbojas. Saule riet, kad kuģis iziet jūrā, un iestājas ziemas nakts. Lai gan ir tumšs, nakts ir mierīga un patīkama ar skaidrām debesīm un labu redzamību. Kuģis dodas uz Galvestonu, Teksasā pēc tam, kad tas 3 mēnešus bija stāvējis remontā un tika aprīkots ar jaunu aprīkojumu. Uz kuģa atrodas 6 virsnieki un 44 apkalpes locekļi. Pirmo reizi ūdenī nolaists. 1943. gadā Blackthorn ir Amerikas Savienoto Valstu krasta apsardzes kuteris, ko būvējusi Marine Iron and Shipbuilding Company Duluā, Minnesotā. Kuģa garums ir 55 metri, platums 11 metri, bet iegrime 4 metri. Tas ir aprīkots ar modernu radaru un sakaru iekārtām. Tādi kuģi kā Blackthorn tiek dēvēti arī par boju apkalpotājiem. Blackthorn sākotnēji tika būvēts, lai apkalpotu navigācijas bojas, dienas bākas un radiobākas. Tāpat kā lielākā daļa boju apkalpotāju, arī Blackthorn ir izmantots visdažādākajiem citiem mērķiem. Savās 40 dienesta gados kuģis kalpoja kā ledlauzes Lielo ezeru reģionā un veica glābšanas operācijas. Piemēram, meklēja lidmašīnas avārijas izdzīvojušos. Nacionālās aviolīnijas Reiss 470, kas avarēja Meksikas līcī pēc stipras turbulences. Tas arī palīdzēja kuģiem, kas nonākuši nelaimē, un piedalījās izdzīvojušo meklēšanā no Esso Greensboro, kas sadūrās ar Esso Suecu, biezā miglā Mississippi upē. Kuģim dodoties uz Sparkmana kanālu Tampas līča ziemeļdaļā, apkalpe visticamāk ir sajūsmā atkal būt jūrā. Pie stūres ir jauns kapteinis, Džordžs Siples. Šī ir viņa pirmā reize, kad viņš vada kuģi jūrā gandrīz 5 gadu laikā. Siples ir strādājis krasta dienestos pie krasta apsardzes, un beidzot viņš atkal ir uz ūdens. Siplem ir bijis ilgs pārtraukums, bet viņš ir pieredzējis jūrnieks. Pirms saviem krasta dienestiem viņa iepriekšējā jūras pieredze ietvēra 16 mēnešus kā krasta apsardzes patuļkuģa vecākais virsnieks, 25 mēnešus kā kuģa izpilddirektors un 16 mēnešus uz 2 citiem krasta apsardzes kuģiem. Neskatoties uz to, ka Siples 5 gadus nav bijis jūrā, viņam pirms kuģa komandas pārņemšanas ir jāiziet tikai ceļa satiksmes noteikumu atsvaidzināšanas kurss. 7 no Blackthorna apkalpes locekļiem arī ir jauni krasta apsardzē, un šis ir viņa pirmais uzdevums jūrā. Pieredzējušākie apkalpes locekļi arī ir bijuši krastā laikā, kad Blackthorns tika atjaunots. Šajā pirmajā braucienā pēc 3 mēnešiem Blackthorna apkalpe strādās pēc mainīta grafika. Uz tiltiņa dežūrē papildu personāls, kā arī mašīna telpā. Gadījumā, ja notiek ārkārtas situācija, 4 vīri atrodas priekšgalā, gatavi nomest enkurus, un arī rezerves stūres posteņa vieta ir apkalpota. Rezerves stūres postenis ir otrs stūrēšanas ierīce zem klāja. 3 virsnieki navigācijas komandā uz tiltiņa nosaka kuģa atrašanās vietu, apkalpo radaru un veic vizuālos novērojumus. Pa ceļam leju pa Sparkmana kanālu Sepels redz Krievijas pasažieru kuģi, Kazahstānu, pa labi Sedonas kanālā. Saskaņā ar krasta apsardzes ziņojumu par šo incidentu, Kazahstāna arī tikko sākusi kustību un dodas uz dienvidiem pa konverģējošu kursu ar Blackthornu. Blackthorns brauc ar 12 mezgliem un apdzen Kazahstānu. Blackthorns pagriežas uz Kadī kanālu priekšā Krievijas kuģim. Kad Blackthorns apiet Pindolas ragu un kad viņš ir pārliecinājies, ka kuģis reaģē normāli, komandieris leitnants Sepels pavēla izpildvirsniekam leitnantam Davidam Crawfordam pārņemt kuģa vadību. Leitnants Crawfords pārņem vadību, un Sepels dodas zem klāja uz mašīnu telpu, lai kopā ar inženieru virsnieku pārbaudītu kuģa dzinēja stāvokli. Kuģim dodoties ceļā, navigācijas komanda periodiski nosaka atrašanās vietu un informē dežurējošo virsnieku. Neviens nav īpaši norīkots nepārtraukti atzīmēt kuģa atrašanās vietu kartē. Tas notiek tikai uz Blackthornas miglas apstākļos navigācijas laikā. Komandējošais virsnieks galvenokārt navigē paļaujoties uz jūrnieka aci. Navigācijas komanda iesaka laikus, kad pagriezties uz jaunu kursu, taču uz kartes netiek atzīmēti ne aptuvenie aprēķini, ne pagrieziena virzieni.
Šie ir pazīstami ūdeņi virsniekiem un apkalpei. Tampas līcis ir sadalīts kuģošanas kanālos, ko sauc par griezumiem, un komandieris pārvietojas no viena griezuma uz otru pēc redzes. Griezumu iekšpusē kanāli ir līdz pat 13 metrus dziļi, bet ārpus griezuma dziļums samazinās līdz tikai 4 metriem, kas ir aptuveni tikpat, cik Blackthorn iegrime. Leitnants Crawfords arī izmanto orientierus, lai apstiprinātu kuģa atrašanās vietu kanālā, kamēr tas kuģo. Kamēr Blackthorn sāk savu ceļu uz āru, tieši ārpus Tampas līča, SS Capricorns gatavojas pacelt ankuru un doties līcī. Capricorns ir naftas tankuģis, gandrīz tieši tikpat vecs kā Blackthorn. 1961. gadā Capricornam tika pievienota jauna vidusdaļa, tādējādi kuģis tika paplašināts. Tas ir liels tankuģis, 184 metrus garš, 23 metrus plats un ar 10 metru iegrimi. Tilts atrodas kuģa aizmugurē, un tam ir pacelts priekšgala klājs. Tam ir 2 atklāti spārni, kas izvirzās uz āru pa visu korpusa platumu, un kuģa tilta apkalpei ir pieejami mūsdienīgi navigācijas palīglīdzekļi. Capricorns ir noankurots kuģu ceļa enkurvietā ārpus Egmontas salas kopš 10:27 no rīta, pēc 4 dienu ceļojuma no St. Croix Virģīnu salās. Kuģim ir nepieciešams locis, lai to ievestu līcī, un viņi ir stāvējuši uz ankura, gaidot savu kārtu uz loci. Tas dodas uz Florida Power and Light Company Weeden Island Station augšējā Tampas līcī, ar kravas apjomu, kas atdost vairāk nekā 151 000 naftas mucu. 18:46 SS Capricorns paceļ ankuru un dodas ar ātrumu 12 mezgli Egmontas kanālā. Kuģi kapteinis ir George McShays, un uz klāja viņam ir 9 licencēti virsnieki, 23 nelicencēti tirdzniecības flotes jūrnieki un vēl viena persona, kas nav apkalpes loceklis. Pēc tam, kad kuģis paceļ ankuru, kreisā borta ankurs tiek atstāts gatavs nomešanai kuģa priekšgalā kreisajā pusē, ja nepieciešams ātri samazināt ātrumu. 6 tonu smagais ankurs karājas pie kuģa sāniem un ir nostiprināts ar bremzi. Labā borta ankurs ir nostiprināts savā vietā. 19:11 Tampa Bays kuģa locis Harijs Naits uzkāpj uz kuģa un pārņem kuģa navigācijas vadību. Kā locis Naits izmantos savas zināšanas par Tampa Bays ūdeņiem, lai droši nogādātu lielo naftas tankuģi līdz galamērķim. Naits ir pieredzējis Tampa Bays locis, kurš ir ievedis līcī vairāk nekā 1000 kuģu. Papildus tam, ka Naits ir ievedis daudzus kuģus Tampa Bayā, šī ir arī viņa 3. reize uz Capricornu, tāpēc viņš ir pazīstams ar šī kuģa manevrēšanas īpatnībām. Pēc kapteiņa Makšeja ieteikumu viņš nedaudz palielina kuģa ātrumu līdz gandrīz 14 mezgliem. Visticamāk, viņš jūtas situāciju kontrolēja. Kad Naits ieved Capricornu Egmonta kanālā, viņš ar rokas rāciju pārraida atklātu Securate izsaukumu pa 13. kanālu, lai paziņotu visiem apkārtnes kuģiem par Capricorna klātbūtni. Atpakaļ uz Blackthornas, tās ceļojuma laikā uz dienvidiem caur Hillsboro līča apgabalu Tampas līcī, tā sastop un apdzen velkoni Pat B, kas stumj uz ziemeļiem piekrautu baržu Kat E kanālā. Abi kuģi sazinās savā starpā pa 13. kanālu un vienojas apmainīties ar kreisajām pusēm. Tas notiek kā plānots, taču Blackthorna nepārvietojas malā, kuģiem tuvojoties viens otram. Tā vietā tā saglabā pozīciju tuvu kanāla centram, piespiežot Pat B pārvietoties pa labi. Viņi paiet garām ar mazāk nekā 12 metriem starp tiem, kas nav nekas neparasts šaurajos posmos Tampā. Tālāk Krievijas pasažieru kuģis Kazahstāna panāk Blackthorn. Tas ir palielinājis ātrumu kopš izbraukšanas. Kad tas panāk, Kazahstānas pilots Garijs Medoks mēģina sazināties ar Blackthorn, lai vienotos par apdzīšanu. Viņš zvana pa rāciju, bet atbildes nav, un viņam nākas samazināt Kazahstānas ātrumu, lai neuzbrauktu pārāk tuvu. Beigās Medoks izdodas sazvanīt Blackthorn pa 13. kanālu un lūdz kuģim dot ceļu. Viņa lūgums tiek apmierināts, un spoži apgaismotā Kazahstāna pabrauc garām D un C griezumos. Blackthorn atkal iebrauc kanālā C griezumā pēc tam, kad Kazahstāna ir pabraukusi garām, un leitnants Crawfords jautā komandierim Sepelam, kurš ir atgriezies uz tilta, vai viņš var viņu atbrīvot no kuģa vadības. Komandieris Sepels tā vietā, lai pats pārņemtu kuģa vadību, norīko dežurējošo virsnieku, leitnantu Džonu Rajenu, pārņemt kuģa vadību. Leitnants Rajens ir viens no krasta apsardzes jaunajiem rekrūšiem. Viņš iegūst certifikātu kā dežurējošais virsnieks uz kuģa iepriekšējā gadā, 1979. gada septembrī.
Šis ir viņa pirmais norīkojums jūrā. Neilgi pēc 1955. gada Blackthorns veic pagriezienu uz Cat-A kanālu leitnanta Raina vadībā. 20:00 Capricorns paiet garām Egmontas salai ar Egmontas bākas gaismu pa labo bortu un pēc tam dodas tālāk uz Maleta salas kanālu. Pilots Knights pamana, ka pretī viņiem izbrauc Kazahstāna. Tas atrodas 7 vai 8 jūdzes uz austrumiem no Sunshine Skyway Bridge, kad bija kanāla tūmā. Tajā pašā laikā viņš saņem arī radiozvanu no Velkoņa okeāna zvaigzne, kas stumj piekrautu baržu uz Capricornu pa Maletu atslēgas kanālu. Capricorns ieiet Maletu atslēgas kanālā, un Knights centrē kuģa pozīciju kanālā. Uz Capricorna tiltiņa kopā ar loču Knightu un kapteini Makšeju atrodas arī 3. stūrmanis un stūrmanis, kuri sāk savu dežūru no 20:00 līdz 24:00. Kapteinis Makšejs un 3. stūrmanis periodiski pārbauda radaru. Atkal, līdzīgi kā uz Blackthorn, neviens uz Capricorna neatzīmē kuģa atrašanās vietu navigācijas kartē. Navigācija galvenokārt notiek pēc jūrniekārtas. Loceklis pārzina ūdeņus un orientierus. 20:00 parasti jūrnieku O'Boyle nomaina sardzes postenī kuģa priekšgalā. Viņš strādā viens, bruņots ar binokli. Viņa norādījumi ir ziņot tikai par vāji apgaismotām vai neparastām kuģiem. Ideja ir saglabāt tiltu brīvu no rutīnas zvaniem. Nomainot iepriekšējo sardzes jūrnieku priekšgalā, viņš tiek informēts, ka kreisā ankura ir gatava nomešanai. Capricorn satiekas ar vilcēju okeāna zvaigzne Mallet Key kanālā. Viņi apmainās ar sveicieniem un drīz pēc tam Knights pamana, ka Kazahstāna iziet no ostas. Kazahstāna ir pabraukusi zem saules spīduma debesceļa tilta un pārvietojas ar ātrumu virs 14 mezgliem. Knights redz, kā Kazahstāna iegriežas Mallet Key kanālā no Cat-A. Kuģiem tuvojoties, starp abiem ločiem tiek nodibināti radiosakari. Viņi vienojas paiet viens otram garām ar kreisajiem bortiem. Abi loči pārslēdzas uz radio kanālu 77, lai turpinātu sarunu tuvojoties viens otram. Abi kuģi paiet viens otram garām aptuveni 15 metru attālumā, un Medoks uz Kazahstānas atvainojas Knightam, ka bija piegājis viņam pārāk tuvu. Pēc tam, kad viņi ir pabraukuši garām, Knights, joprojām runājot ar Medoksu pa 77. kanālu, atstāja tiltiņa kreiso spārnu un dodas uz labo tiltiņa spārnu, lai meklētu Maleta Key vadugunis. Vadugunis ir divas gaismas, kas izvietotas noteiktā attālumā viena no otras. Kuģojot pa kanālu, locis Knights vēlas, lai abas ugunis sakristu viena ar otru, kas apstiprina, ka kuģis atrodas kanāla centrā. Ja ugunis nesakrīt, tad kuģis nav līnijā ar kanālu. Kapteinis Makšejs seko Knightam līdz pat stūras mājai un apstājas pie radara. Tagad Knights redz Blackthorn, baltās mastu ugunis un zaļās sānu ugunis, kad tas izbrauc pa to pašu ceļu kā Kazahstāna. Tas atrodas uz austrumiem no Sunshine Skyway Bridge, netālu no A kanāla sākuma. Kapteinis Makšejs uz Capricorna periodiski pārbauda radaru, un tagad viņš redz Blackthorn. Priekšgala novērotājs O'Boyles arī pamana Blackthorn, kas ir labi apgaismots un tajā nav nekā neparasta, tāpēc viņš par to neziņo. Locis Knights pārslēdz savu rokas rāciju atpakaļ uz 13. kanālu un mēģina sazināties ar izejošo Blackthorn. Viņš nesaņem atbildi. Izskatās, ka ar Blackthorn ir grūti sazināties par rāciju. Capricorns ir otrais kuģis, kuram ir grūtības sazināties ar Blackthorn. Knights atgriežas stūrmaņa kabīnē, nostājas nedaudz pa kreisi no kuģa centrālās līnijas un novēro tuvojošā kuģa relatīvo virzienu. Viņš mēģina vēlreiz izsaukt par rāciju, bet atkal nesaņem atbildi. Knightam jānotur Capricorn kanālā tās lielā iegrimes dēļ. Viņš arī tuvojas savam pagrieziena punktam starp griezumiem. Viņš nolem nemainīt Capricorn kursu vai ātrumu. Radio nav vienīgais veids, kā kuģis var sazināties ar citu kuģi. Kapteinis, vai šajā gadījumā Capricorn pilots, var dot signālu ar tauri. Viens īsts signāls nozīmē, ka viņi piedāvā apmainīties ar kreisajām pusēm, kas ir ierasts šķēsojot kanālu, bet Knights nesignalizē ar tauri. Saskaņā ar krasta apsardzes ziņojumu, viņš vēlāk paskaidro, ka nevēlas ierobežot otras kuģa izvēles iespējas. Šajā brīdī nav pilnībā skaidrs, kādu virzienu Blackthorns izvēlēsies pēc tam, kad tas būs izbraucis zem Sunshine Skyway tilta.
Kad tas izbrauc zem tilta, atrodoties starp Kaprikornu un tiltu, Blektorns var pagriezties pa kreisi uz interkostālo ūdensceļu, kas ir uz dienvidiem vērts ūdensceļš ar aptuveni 6 metru dziļumu. Tas ir pietiekami daudz ūdens mazākajam Blektornam. Ja kuģis dosies tajā virzienā, tas šķērsos kanālu Kaprikorna priekšā. Ja tas tā nedarīs, tas pagriezīsies pa labi no A griezuma uz Malatkī kanālu un apsteigs Kaprikornu, veicot parastu kuģu apmaiņu no kreisā borta uz kreiso bortu. Aptuveni šajā laikā šķiet, ka Blektorns ir pagājis garām gaismas boju 1A. Saskaņā ar krasta apsardzes ziņojumu pilots Knights izdara secinājumu, ka Blektorns šķērsos Kaprikorna priekšā un dosies uz iekšējo piekrastes ūdensceļu. Viens no avotiem norāda, ka, kad Knights iepriekš novēroja tuvojošā kuģa peilējumu, tas atradās tieši pie labā priekšgala. Tas liecinātu, ka tas dodas uz iekšējo piekrastes ūdensceļu, kas nozīmē, ka kuģi paies viens otram garām, pa labo bortu pret labo bortu, ap to brīdi, kad Blektorns izies no kanāla. Kapteinis Makšejs arī ir vērojis situācijas attīstību. Viņš ir noraizējies par radio sakaru trūkumu un arī cenšas izvērtēt situāciju. Viņš atstāja radaru, pieiet klāt Knightam un saka: ko šis puisis mēģina pierādīt? Pilots Knights neatsaucās uz komentāriem un neizrāda, ka domā, ka tuvojošais kuģis iespējams dosies prom, lai ietu iekšējā piekrastes ūdensceļā. Kuģa Kaprikorns priekšgals tuvojas gaismas bojam 2A. Kuģim Kaprikorns drīz jāuzsāk pagrieziens uz A griezumu kanālu. Pretējā gadījumā pastāv risks uzskriet uz sēkļa dienvidu austrumu krastā. Walkis Knights uzskata, ka vairs nav iespējas iziet garām pa kreisi, tāpēc viņš pagriež stūri pa kreisi par 10 grādiem un dod 2 īsus signālus ar svilpi. Šis ir standarta jūras signāls, kas norāda, ka viņš plāno paiet garām Blektornu pa labo bortu pret labo bortu. Kapteinis Makšejs šķiet ir nonācis pie tāda paša secinājuma kā Knights, lai gan nav pilnīgi skaidrs, kāds ir viņa spriedums par Blektornu kustībām. Un viņš neiebilst pret loča rīcību. O'Boils uz Kaprikorna priekšgala nolem ziņot par Blektornu tiltam, bet tad viņš aiz sevis izdzird 2 svilpienu signālus no gaisa svilpes. Viņš zina, ka vīri uz tilta ir pamanījuši tuvojošos kuģi, tāpēc viņš nezvana. Blektorn neatbild ne ar savu tauri, ne par radio. Kad Blektorn tuvojas Sunshine Skyway tiltam, leitnants Crawfords atgriežas uz tiltu no apakšas. Viņš atrodas uz kreisā tilta spārna kopā ar leitnantu komandieru Sepelu un encīnu Ryanu. Ryans vada Blektornu zem Sunshine Skyway tilta, tieši pa labi no zaļās navigācijas gaismas, kas novietota tilta apakšā, lai atzīmētu Kat-Ei kanāla centrālo līniju. Leitnants komandieris Sepels pēc tam ieiet vadības mājā, paskatās uz radaru un redz lielu radaru atbalsi uz austrumiem no Malatkī kanāla bojas 15. Viņš paskatās uz priekšu un redz spožās Kazahstāna gaismas, tajā pašā relatīvajā virzienā kā radara atbalsts. No krasta apsardzes ziņojuma šķita, ka viņš domā, ka radara atbalsts ir Kazahstāna. Acīm redzot, domājot, ka nav par ko uztraukties, viņš pārstāja skatīties uz radaru un pāriet pie karšu galda, lai apskatītu karti un atsvaidzinātu atmiņā kursa līniju garām Egmontas salai. Drīz pēc tam, kad Blektorns izbrauc cauri Sunshine Skyway tiltam, leitnants Crawfords pamana Kaprikornu. Viņš jautā encīnam Ryanam, vai viņš ir runājis par radio ar kuģi, kas atrodas tajā pašā apgabalā kā Kazahstāna, tieši priekšā Malatkī kanālā. Ryans atbild, ka nav, un lūdz leitnantam Crawfordam sazināties ar ienākošo kuģi pa 13. kanālu, lai viņš pats varētu koncentrēties uz tā kustību izsekošanu. Leitnants Crawfords pa radio uzrunā ienākošo kuģi, un pēc krasta apsardzes ziņojuma viņš dzird neskaidru atbildi, kam skaidri seko vārdi: izbrauc no ankura vietas, netraucējuši jums ceļu. Leitnants Crawfords vēlāk liecinās, ka leitnants komandieris Sepels, kurš atrodas pie karšu galda, pavēla viņam atbildēt: saņemts, lai apstiprinātu saņemto ziņojumu. Leitnants komandieris Sepels noliedz, ka būtu devis šādu pavēli, un neviens cits liecinieks šo sarunu neatceras. Taču leitnants komandieris Sepels noteikti dzird Crawforda izsūtīto zvanu pa radio, un tieši tā viņš uzzina par vēl kāda kuģa klātbūti papildus Kazahstānai. No krasta apsardzes ziņojuma izriet, ka Crawfords ir sajaucis sarunu, kas notika starp Ocean Star un Kazahstānu, ar atbildi uz viņa zvanu Kaprikornam. Patiesībā Okeāna zvaigzne informē pilotu Medoksu uz Kazahstānas, ka tā šķērsos kanālu, lai ieietu ankurošanās vietā uz austrumiem no Egmontas atslēgas, un ka tā būs viņam pa ceļam nost un atstās pietiekami daudz vietas jūrā.
Leitnants Rajens uz melnā ērkšķa nosaka kursu tuvojošiem kuģim. Viņš pārbauda radaru. Tad viņš vēlreiz nosaka kursu tuvojošiem kuģim. Viņš nosaka, ka tas šķērso viņa priekšā no labās uz kreiso pusi. Pēc tam viņš pagriežas un nosaka kursu uz skat A diapazona uguni aiz viņiem. Tas ir tas pats kurs, ko viņš noteica iepriekš. Tas apstiprina, ka Blacktons pārvietojas taisnā līnijā, bet Capricorns pārvietojas no labās uz kreiso viņa priekšā. Ensigns Rajens nav saņēmis nekādas ziņas no leitnanta Crawforda, un viņš pieņem, ka viņam ir izdevies veiksmīgi sarunāt, lai kuģi paietu viens otram pa kreisi. Rajens nolēma sākt Blacktorna labo pagriezienu uz Mullera atslēgas kanālu. Viņš pagriežas agrāk, lai nodrošinātu vairāk vietas jūrā tuvojošajiem kuģim. Viņš pavēl stūrmanim pagriezties pa labi uz 263 grādiem, kas ir kompasa kurs uz Mullera atslēgas kanālu. Rajens neatskan jūrniecības standarta vienu īsu svilpes signālu, lai norādītu, ka viņš plāno apmainīties ar kuģiem pa kreiso bortu. No krasta apsardzes ziņojuma izriet, ka uz Blacktorna pastāv vispārēja nerakstīta politika neskanēt svilpes signālu, ja apmaiņa ar kuģiem jau ir saskaņota par rāciju. Loģika ir tāda, ka svilpes signāli varētu sajaukt citus kuģus šajā apgabalā. Blacktons pagriežas tikai 5 līdz 10 sekundes pēc tam, kad Capricorns sāk savu pagriezienu. Tad pilots Knights uz Capricorna dod komandu stūri pagriezt 20 grādus pa kreisi. Capricorns jau ir sācis savu pagriezienu, tāpēc šis 20 grādu pagrieziens visticamāk ir, lai palielinātu attālumu starp abiem kuģiem. Mēs nezinām, vai Knights saprot, ka kuģi atrodas uz sadursmes kursa, bet kapteinis Makšejs uz Capricorna redz, ka tuvojošā kuģa topuguns ātri izkārtojas vienā līnijā. Noteiktā garuma kuģiem ir divas baltas gaismas, viena zemāka kuģa priekšgalā un otra augstāka, tuvāk aizmugurei. Ja šīs gaismas izkārtojas tā, ka var redzēt vienu virs otras, tas nozīmē, ka kuģis tieši tuvojas jums, jo tās veido taisnu līniju. Tagad Knights pavēl kuģim strauji pagriezties pa kreisi, iespējams cenšoties izvairīties no sadursmes. Tad viņš dod brīdinājumu signālu, kad saprot, ka abi kuģi sadursies. Kuģa Capricorns galvenais mehāniķis atver priekšējās klāja mājiņas labā borta durvis, lai izietu ārā un ieelpotu svaigu gaisu. Izejot ārā, viņš dzird Capricorns brīdinājumu signālu un redz, ka Blacktorn grasās sadurties ar viņa kuģi pa kreiso priekšu. Viņš steidzās lejā uz mašīnu telpu un saka pirmajam mehāniķa palīgam, nekavējoties atbildēt uz visiem telegrāfa signāliem. Tas nozīmē, ka mašīna telpai jābūt gatavai saņemt pavēles un nekavējoties tās izpildīt. Kad Blacktons sāk pagriezienu, leitnants komandieris Sepels iznāk uz kreisā tiltiņa spārna un pirmo reizi ierauga tuvojošos Capricornu un iekliedzas. No kurienes pie velna viņš uzradās? Viņš dzird svilpes signālus no tuvojošā kuģa un iekliedzas Rajanam. Stūri pa labi līdz galam. Abi kuģi pagriežas viens otram pretī. Neviens nevar apturēt sadursmi. Sepels iekliedzas, gatavojoties sadursmei. Tad viņš dodas pie vadības pults un ieslēdz dzinējus pilnā apakaļgaitā, lai pēc iespējas vairāk samazinātu kuģa ātrumu pirms sadursmes. Capricorn un Blackthorn saduras pulksteni 20:21, kreisais priekšgals pret kreiso priekšgalu, gandrīz tieši frontāli, 5 līdz 15 sekundes pēc tam, kad Capricorn dod brīdinājumu signālu. Visi, izņemot vienu no Blackthorn ankura komandas locekļiem, steidzīgi nokāpj no priekšgala uz bojas klāju. Jūrnieks Maikls Rots, kurš strādā radio austiņām, nevar laikus atvienot austīs, un beigās paliek iesprostots uz priekšgalu. Notiek milzīga sadursme, un Blackthorn uzreiz tiek pastumts pa labi ar aptuveni 15 grādu sasvēršanos. Pēc tam tas sasverās pa kreisi un nostājas ar aptuveni 5 grādu sasvēršanos pa kreisi. Capricorns uzreiz apstādina savus dzinējus. Abi kuģi turpina slīdēt viens gar otru, un kamēr tas notiek, Capricorna kreisā ankura ķēde, kas ir gatava nomešanai, skrāpējas gar Blacktornas bortu. Tā caurdur Blacktornas korpusu un izrauj milzīgu plaisu kuģa sāna. Ankura ķēdes bremzes neiztur, jo Blacktornas svars tās velk. Beigās ankurs iestrēgst Blacktornas dušas skapī. Tālāk Capricorns ir spiests veikt izvairīšanās manevru, lai neuzbrauktu uz saules spīdama tiltu. Vai nu Knights vai Makšejs liek dzinējiem darboties pilnā atpakaļgaitā, stūri pagriež pa kreisi līdz galam un cenšas uzskriet uz sēkļa A griezuma ziemeļu pusē. Kuģis turpina griezties pa kreisi, palēninot ātrumu, bet tagad tas velk Blacktornu ar ankuru, kas pieķēries pakaļgalā. Tas velk Blacktornu, bet ankura ķēde turpina atbrīvoties. Oboils uz Capricorna priekšgala vēro, kā ķēde atbrīvojas, līdz viņa redzi aizsedz rūsaina putekļa mākonis no ķēdes. Situācija noteikti ir pilnīgs šoks visai Blacktornas komandai, īpaši jaunajiem rekrūšiem.
Kuģis ne tikai ir ietriecies daudz lielākā tankuģī, bet tas arī sasverās un tiek nekontrolēti vilkts atpakaļ. Aptuveni 20 apkalpes locekļi, kuri nav dežūrā, sapulcējas kuģa ēdamzālē, kas parasti ir bojājuma kontroles grupas pulcēšanās vieta. Viņi gaida norādījumus. Neviens to negaidīja tikai 2 stundas pēc iziešanas no piestātnes. 3 vīri, kas atradās stūres telpā, izskrienas klāja, cieši aizvarot lūku aiz sevis. Apkalpe ēdamzālē ir panikā un apjukusi. Daži no jaunajiem rekrūšiem, kuri ir savā pirmajā krasta apsardzes uzdevumā, šokā sastingst. Viņi visticamāk nav pieredzējuši notikums jūrā, nemaz nerunājot par tik bīstamu situāciju kā šī. Daži dodas pie paziņojuma dēļ labajā ejā blakus ēdamzālei, lai pārbaudītu savus uzdevumus sadursmes gadījumā jūrā. Izskatās, ka lielākā daļa apkalpes pat nezina, kurp doties. Botsmaņa palīgs Bartels mēģina pārņemt vadību. Viņš pavēl apkalpei ēdamzālē izsludināt stāvokli zebra, kas nozīmē, ka jāizver visas ūdens necaurlaidīgās durvis, lūkas un iluminātori. Viņš arī pavēl izņemt avārijas novēršanas aprīkojumu no skapja un personālam doties uz savām vietām. Capricorn enkura ķēde ir piestiprināta pie enkura, kas iestrēdzis Blackthorn. Kad ķēde izrit no Capricorn, kuģi atdalās un sāk dreifēt katrs savā virzienā. Enkura ķēde turpina izritēt un attālums starp kuģiem palielinās. 2 virsnieki atrod apkalpes locekli, Brūsu Lafondu Kailu, un ievainotu kreisās puses galvenā klāja Gaitenī. Viņš ir šokā un mēģina viņiem kaut ko pastāstīt par ēnkuru dušā. Viņu ir notriecis ēnkurs, kad tas izlauzās cauri kuģa korpusam. Viens virsnieks dodas uz dušas zonu, lai apskatītu bojājumus, un viņš atrod Capricorna ēnkuru iesprūdušu kuģa sānā. Uz tiltiņa kvartiermestris pa radio 16. kanālā izsauc trauksmes signālu – Mayday. Viņš sazinās ar Sanktpēterburgas krasta apsardzes grupu 2022. gadā 1 minūti pēc sadursmes. Viņi jautā, kāds ir bojājuma stāvoklis, un kvartiermestris atbild – palieciet uz līnijas. Neviens īsti nezina, kas notiek, un no Blackthorna vairs netiek saņemtas nekādas turpmākas ziņas. Kvartiermestris Garais Kramlīs dodās uz karšu telpu, lai paņemtu piepūšamās glābšanas vestes tiltam esošajai apkalpei. Viņš nekad neatgriežas. Uz tilta leitnants komandieris Sepels jautā virsniekam pie navigācijas galda, kur atrodas tuvākā sēkļa vai seklā ūdens zona. Viņš iespējams plāno uzskriet kuģi uz sēkļa, pirms tas var nogrimt. Tuvākā sēkļa ir Malatu-Malakijas sēkļa ziemeļos. Sepels pārslēdz dzinējus no pilnas atpakaļgaitas uz apstādināšanu. Nav skaidrs, kas notiek tālāk uz tiltiņa. Situācija noteikti ir milzīgs šoks apkalpei, bet ja viņi spēs aizvērt visas ūdens necaurlaidīgās durvis un nogādāt kuģi seklākā vietā, pastāv iespēja kuģi izglābt. Abi kuģi tagad ir attālinājušies viens no otra, un Capricorns ir samazinājis ātrumu. Ķēde, kas piestiprināta pie enkura un joprojām iestrēgusi Blackthorn sānā, atslāpst. Kuģiem attālinoties vienam no otra, attālums starp tiem atkal nostiepja pilnībā izvilkto enkura ķēdi. Blackthorn pēkšņi sasverās uz kreiso bortu. Viss kuģis tiek vilkts cauri ūdenim. Komanda kapteinis Sepels kliedz: pamest kuģi! Nevienam nav laika paziņot pavēli pa kuģa skaļruņiem, jo kuģis apgāžas uz kreiso sānu. Kuģa servisa ģeneratori izslēdzas. Visas gaismas kuģī izdziest, un kuģis grimst tumsā. Apkalpe uz ēdamzāles klāja izklīst visos virzienos. Laivinieka palīgs Bartels mēģina tikt līdz labā borta glābšanas laivai, lai varētu to nolaist ūdenī. Bet, kad viņš pie tās nonāk, Blackthorn jau ir tik ļoti sasvērusies, ka glābšanas laivu vairs nevar nolaist. Viņi iespējams jau ir zem ūdens, vai arī kuģa slīpums padara to pārāk sarežģītu. Es nevaru īsti pateikt. Vairāki vīri, kuri ir tikuši līdz kuģa labajam bortam, pārkāp pāri korpusam un skāla, kad kuģis apgāžas otrādi. Radiooperators nevar atbrīvoties no savām austiņām, un viņi ierauj zem ūdens, kad kuģis apgāžas. Viņu ievelk zem ūdens, bet viņam izdodas pārgriezt austiņu siksniņu, atbrīvoties un izpeldēt līdz virsmai. Jūrnieka māceklis Viljams Flores mēģina nodot glābšanas vestes vīriem ūdenī. Viņš ir tikai gadu pabeidzis krasta apsardzes apmācību, bet tā vietā, lai pamestu kuģi, viņš dodas pie glābšanas vestu skapja un sāk izdalīt glābšanas vestes apkalpei. Iespējams, redzot, ka kuģis grimst, viņš arī nostiprina glābšanas vestu lūku atvērtu ar savu jostu, un tas ļauj glābšanas vestēm izpeldēt laukā pēc kuģa nogrimšanas.
Viņš atrodas savā postenī, kad Blacktons nogrimst. Tikmēr apmēram 20 kuģa apkalpes locekļi atrodas zem klāja, ēdamzālē vai tās tūmā. Blacktons ātri apgāžas, kamēr vīri joprojām ir iekšā. Jūrnieka māceklis Maikls Grejs un jūrnieks Rots ir divi no apkalpes locekļiem, kas atrodas ēdamzālē. Jūrnieks Rots stāv pie kreisās borta šķērsienas un spēja atvērt, pēc tam noturēt virs galvas 59 kg smagās ūdens necaurlaidīgās durvis, kamēr abi viņa biedri izkļūst brīvībā. Pēc tam viņš pats izkļūst, kad ūdens sāk strauji ieplūst caur durvīm. Kuģa tehniķis atrodas apkalpes kajītēs, meklējot iesprostotos jūrniekus, kad kuģis apgāžas. Viņš cīnās augšup pa laborta kāpnēm, kamēr ūdens straume plūst pa gaiteni un apludina apkalpes kajītes. Viņš sasniedz kāpņu augšu, izkļūst ārā, un tad ūdens straume viņu aizrauj apgāstajā ēdamzālē. No turienes viņš nopeld cauri laborta ūdens necaurlaidīgajām durvīm uz boju klāju, kur viņš izglābjas. Lielākā daļa apkalpes joprojām atrodas kuģa ēdamzālē. Viņi nevar atrast izeju. Kuģim apgāžoties, jūrnieka māceklis Vorens Brūvers uzkāpj uz augšu mašīnu telpā caur lūku ēdamzālē. Viņš iespīdina lukturīti caur lūku un sauc: "Esmu atradis izeju! Esmu atradis izeju!" Pārējie apkalpes locekļi, kas joprojām iesprostoti pilnīgā tumsā un strauji aplūstošajā ēdamzālē, steidzas pie viņa un lūkas. Viņi sāk rāpties cauri lūkai uz dzinēja telpu. Jūrnieka māceklis Grejs, kurš arī atrodas ēdamzālē, domā, ka dzinēja telpa nav izeja. Viņš pārliecina divus apkalpes locekļus, nesekot Brūveram un pārējiem vīriem. Tā vietā viņš ved viņus zem ūdens, uz labā borta durvīm un ārā uz klāju. Beigot no ēdamzāles, 3 vīri tiek šķirti. Grejs viens pats iznirst zem apgāstā klāja. Viņš izglābjas, un viņam bija taisnība nesekot vīriem uz mašīnu telpu. No mašīnu telpas nav iespējams izkļūt. Viņš pastāsta leitnantam komandierim Sepelam, kurš turas pie kuģa sāniem, kas ir noticis. No ziņojumiem nav skaidri saprotams, ko tieši viņš saka savam kapteinim, bet visticamāk viņš viņam paziņo, ka zem klāja ir iesprostoti cilvēki. Sapratot, ka strauji aplūstošais kuģis ir tūlītēji nogrimšanas draudu priekšā, leitnants komandieris Sepels pavēl Grejam neatgriezties atpakaļ uz ēdamtelpu. Viņš viņam saka nirt zem bortiem un peldēt prom no kuģa, kā arī prom no sūkšanas, ko radīs kuģis, kad tas grimst. Abi vīri, kuri sekoja Grejam, netiek ārā no apakšas. Vēlāk nirēji atrod viena vīra līķi uz apakšējā klāja, kur tas ir iespiests starp šķērsienu un citu aprīkojumu. Nav skaidrs, kas notiek ar otru vīru. Ūdenī vairāki Blacktona apkalpes locekļi ir sapulcējušies ap kuģa pakaļklāja būdiņu, kas tagad peld blakus kuģim. Galvenais virsnieks Millers mēģina viņus organizēt. Viņš pavēl citiem vīriem, kuri sēž uz apgāstā kuģa, iekāpt ūdenī un uzvilkt glābšanas vestes. Viņš droši vien gaida, ka Blacktona nogrims. Viņš vēlas, lai vīri būtu drošībā, ja kuģis apgāžās vai šūpojas. Viņš pavēl visiem sapulcēties ap kvartāldekas būdī, kamēr viņi gaida glābšanu. Tehniķis Nīzels un vecākais matrozis Klaters atved uz kvartāldekas būdiņu galveno virsnieku Džeku Robertsu. Viņš ir bezsamaņā, bet dzīvs. Kamēr vīri ūdenī sapulcējas un mēģina saprast situāciju, Blacktona pilnībā apgāžas un dažu minūšu laikā pēc sadursmes nogrimst. Uz klāja joprojām atrodas 23 vīri, tostarp 5, kuriem šī ir pirmā diena jūrā. Tikmēr Capricorns priekšgals ir uzskrējis uz sēkļa Kata Channel ziemeļu pusē, 730 metrus no Muller Key Channel un Kata Channel krustojuma. Tas cieš tikai neliels bojājums. Capricorns enkurs atdalās no Blackthornas sāna un paliek kanāla dibenā. Garnelas zvejas laiva Bayou, kas atradās aiz Blackthornas Kata Channel, ierodas notikuma vietā dažu minūšu laikā un sāk izvilkt izdzīvojušos no ūdens. Bayou ātri izceļ 23 izdzīvojušos. Laiks starp Blackthornas zvanu krasta apsardzei un tās nogrimšanu ir tikai daži minūtes, un Senpītersbergas grupa aptuveni tajā pašā laikā, kad kuģis grimst, dod rīkojumu nosūtīt glābšanas laivu uz notikuma vietu. Tiek nosūtītas arī 5 citas mazākas krasta apsardzes laivas. Krasta apsardzes glābšanas kuģis ierodas notikuma vietā 20:52 un izglābj 4 izdzīvojušos. No ūdens tiek izcelts virsnieka Roberta bez dzīvības pazīmēm ķermenis, kur viņu bija atbalstījuši Nīzels, Kluters, Bartels un Millers. Viņu uznes uz klāju, un Bartels mēģina viņu atdzīvināt. Bet Roberts ir miris. Visi izdzīvojušie tiek nogādāti uz maleta atslēgas ar laivu un krasta apsardzes glābšanas kuģi.
Viņi tiek nodoti krasta glābšanas un neatliekamās palīdzības darbiniekiem. Glābšanas laiva no Capricorn kopā ar 2 krasta apsardzes helikopteriem 2 stundas pārmeklēja apkārt. Civilie nirēji no Ekerta koledžas meklēšanas un glābšanas vienībām ierodas notikuma vietā aptuveni 2 stundas pēc negadījuma. Viņi ienirst pie Blackthorna, lai meklētu izdzīvojušos. Iespējams, straumi traucēti, viņi nevar iekļūt nogrimušajā kuģī. Viņi neatrod nevienu izdzīvojušo. Nākamajā dienā 05:00 notikuma vietā ierodas nirēji ar cietajām kiverēm no Tampas uzņēmuma Coastal Diving and Marine Construction. Viņi dzird, kā groši nejauši sitas pret korpusa iekšpusi, kamēr kuģis šūpojas viļņiem pāri ejot, kas liecina, tas ir pilns ar ūdeni. Uz kuģa vai tā tuvumā tiek atrasti 3 līķi. Netiek atrastas ne gaisa kabatas, ne izdzīvojušie. Nirēji ar Akvalangu 29 janvārī dienu pēc incidenta no Blackthorna zēna klāja izceļ vēl 2 līķus. Viens no šiem līķiem ir Bruss Lafons, kuru dušas skapītī notriec ankurs. Aktīvā krasta apsardzes izdzīvojušo meklēšana beidzas 30. janvārī. 3, 5 un 6 februārī atsevišķi līķi tika atrasti 5 jūdžu attālumā no negadījuma vietas. 19. februārī Blackthorn tika pacelts no kanāla dibena. No vraka tika izcelti 14 līķi. 13 no šiem līķiem tika atrasti kuģa mašīna telpā. Blackthorn nevarēja tikt izglābts. Tas tika aizvilkts 20 jūdzes no krasta Meksikas līcī un nogremdēts kā mākslīgais rifs. 23 vīrieši zaudēja dzīvību. Flores, kurš ar savu jostu piesēja glābšanas vestu nodalījuma lūku vaļā, noslīka, kad nogrima kopā ar kuģi. 20 gadus pēc sadursmes Flores tika apbalvots ar krasta apsardzes medaļu pēc nāves, augstāko apbalvojumu par varonību miera laikā šajā dienestā.